Basketbola klubs Ventspils vai Šauļai? Tāds ir jautājums. Vai Ventspilī izdosies paņemt Šauļu vērsi aiz ragiem? Vai bull for Šauļai? I don't know. Who is better, me or you? Absolutely me. Идя сюда на матч, мы думали, что Шауляю будет намного труднее. Тем более, что 3 игроков травмированы. И тем более, что один, который играет, у него травма спины, он еще не пришел в себя. Но пока что настроение неплохое. Шауляй ведет. Но думали, что вот с друзьями шли, думали, что игра будет намного труднее. И Вентспилс будет лидировать, но пока. Знаете, наша команда может в третьей четверти что-то показать. Какие ваши прогнозы про вторую половину? Вы знаете, лично у меня вот такое мнение. Если Шауляй выигрывает первую четверть, 20 очков, он матч выигрывает. Хотя правильно вы говорите, что третий тайм у Шауляя бывает самый слабый. Как матч покажет, что будет. Как вам кажется, кто самый лучший игрок в нашей команде в Вентспилсе? Ну, я всегда уважал и удивлялся и мастерством все Валтерс. Это старый, хорошо известный нам игрок Валтерс. Это уже то, что уже знаем давно и хорошего, как хорошего игрока. Правда, другой раз не везет или что, но его надо опасаться. I think our team is much better than yours. Why? Because Šiauliai is basketball city. Because Lithuania is basketball country, so in our blood is our national sport, basketball. So I think we win this game. We're gonna win this game. We can win you. Of course you can, but this is much more important game today than ours. So Šiauliai will play much harder than them. Geltona juoda! Geltona juoda! That's our team colors, yellow and black. How do you think which player from Ventspils team is the best? You have to be afraid of. I think our coach is great, Stalmacheris. Yeah, I really like him from past time when he played in Lietuvos Rytas. And from players? And on players. Gražutis lietuvis, ne? Gražutis Lithuanian player. Sorry? Gražulis, Lithuanian. Which Gražulis? No, he's Ventspils. Oh, I think Berzinis. Can I ask you something? To say Latvian in camera, it means we are playing against Ventspils. And you have to say, mēs visi par Ventspili esam. Mēs visi par Ventspili esam.
kopā ar mani Roberts Štāmahers, basketbola kluba Ventspils galvenais treneris. Nu, spēle neizvērtās gluži tā, kā bijām gaidījuši. Varbūt kāds ir pēcspēles komentārs pēc tā viss? Nu, protams, ka viss gaidīja savādāk spēli, bet es biju tā arī domājis, ka nebūs viegli šo spēļu specifiku tā, kad spēlē ar vienu komandu 80 minūtes. Un 40 minūtes izbraukumā un 40 mājās. Es domāju, aizbraukt ar -3, protams, tas nav pats labākais. Var jau vinēt 30, tā kā Prienai, protams, patīkamāk, bet Šauļi spēcīga komanda pieredzējušiem spēlētājiem. Viņi pierādīja to, ka viņi var spēlēt un nevajag nenovērtēt pretinieku. Tā kā mēs zinājām, ka būs grūta cīņa. Man ir prieks, ka mēs saņēmāmies otrajā spēles daļā un pievilkām atpakaļ, pat izgājām vadībā. 3 punkti, es domāju, mēs varam atspēlēt to mājās. Darīsim visu, ko varam. Tātad nākamā spēle mājās sestdien, kas būs tās lietas, pie kurām strādāsiet pēc šīs spēles spriežot? Mēs redzējām, ka daudz lietas, kur mums ir jāstrādā. Pirmkārt to, ka bumbas kontroli mēs nevaram pirmajā spēles daļā izdarīt 14 kļūdas. Pēc tam ir grūti to visu savākt. Otrajā daļā mēs tikai 4. Tas viss izsaka. Bija daudz labas situācijas, un mēs vienkārši kļūdījāmies ar piespēli. Ja būtu piespēle aizgājusi līdz galam, tad nebūtu -10 sākumā. Es domāju, tā principā spēlējām neslikti, bet tās kļūdas mūs iedragāja smagi. Sestdien gaidām uzvaru un lai izdodās. Mēs gaidām skatītājus arēnā, un mēs mēģināsim visu, kas ir mūsu spēkos.